Labdien, mani sauc Anita Luīza Drevinska. Ja jūs redzat šo video, tad es šobrīd esmu veiksmīgi nonākusi ilgi plānotajā ceļojumā ar pārāk sliktu zonu, lai varētu jums pilnvērtīgi pievienoties, tāpēc uzrunāju jūs šādi. Šobrīd man uzticamā komanda noteikti ir uz vietas, un šajā amatā mēs visi zinām, viens nav varējis un spēks ir komandā. Es gribu teikt lielu paldies iepriekšējās komisijas sastāvam un īpaši Reinim. Ir izdarīts milzīgs darbs 4 gadu garumā, sakārtot ļoti daudz aspektu, un es uzskatu, ka jaunās komisijas pienākums ir noturēt augstu pacelto latiņu un turpināt sakārtot tos lauciņus, kur vēl ir jāskārto, jo tikai darot atklājas jaunas nianses, kuras ir jāatrisina. Iespēja kandidēt šajās vēlēšanās man ir liels gods, un ja mēs runājam par mani, es esmu dzimusi un augusi Cēsīs. Pirms 8 gadiem mana māsa Liena palūdza man palīdzēt uz vienu rallycross posmu, sakupēt lapas un pielikt tās pie ziņojuma dēļ. Šo 8 gadu laikā esam nonākuši pie tā, ka pēc manas iniciatīvas rallycross ziņojuma dēls nav ir pieejams aplikācijā Sportatī. Es piedalos rallycross gada nolikumu veidošanā, kopvērtējumus mēs gatavojam sacensību laikā, un tie ir gatavi reizē ar oficiāliem rezultātiem. Un posmu nolikumus arī pēdējās 2 sezonas es rakstu, un vienkārši tāpēc, ka es sapratu, ka varu rakstu 3 valodās - latviski, lietuviski un angliski. Pēc kā man zvana lietuviešu braucēji un stāsta, cik viņi ir laimīgi, ka Lietuvas federācija viņus beidzot ir sadzirdējusi, jo lietuviešu valodā arī viņi ir pieejami. Ja autokross un folkloras sportists šobrīd domā, kur vēl es esmu redzēta, tad pa šiem gadiem es esmu darbojusies arī Vidzemes ziemas autosprinta kausā, Gaiziņkalnā braukšanas sacensībās, vadījusi sekretariātu arī Eiropas autokross čempionātu Latvijas posmos. Rally X, jeb šo Nordic čempionātu Rīgas posmos, es biju gan sekretariāta vadītāja, gan komisāra sekretāre, un bijusi sekretāra pasaules rallycross čempionātu Latvijas posmos. Jūs jau noprotat, ka man patīk strādāt ar dokumentiem. Es esmu tieši skrupulos un prasīgs cilvēks. Un es uzskatu, ka šīs īpašības padara mani par potenciāli stipru komisijas vadītāju, un tas palīdzētu ieturēt grožos visus komisijas locekļus brīžos, ka tas ir vajadzīgs, un ja tas ir vajadzīgs, lai dokumenti būtu korekti, ražotos laicīgi, un mēs spētu tā teikt apkalpot iepriekšējā sasaukumā sarūpēto stabilu augošo dalībnieku skaitu un censos noturēt tā jau augsto līmeni. Par plāniem. Rallycross. Mēs jau zinām, ka Jānis Bergs un viņa dombiedri Latvijā šo disciplīnu ir uzcēlus no nulles un kādā organizācijas līmenī. Rallycross mērķi paliek nemainīgi. Spēcīgs, dalībniekiem un skatītājiem pievilcīgs Baltijas reģiona čempionāts ar kvalitatīvu dalībnieku sastāvu, piesaistot vairāk igauņu un citu valstu sportistus. Plānots turpināt darbu pie autosporta nākotnes un ieviest jaunu klases bērniem Extreme Mini. Plānot strādāt arī pie tiesāšanas kvalitātes uzlabošanas, pārņemot pasaules praksi un piesaistot pieredzējušus autosporta ekspertus, kas izvērtētu sacensību incidentus, un tas atslogot arī sacensību vadības darbu. Mūsu padomes kandidāts sarakstā ir Māris, kurš kopā ar Jāni daudzus gadus rīkojas neskaitāms autosporta pasākums. Jānis tikmēr plāno koncentrēt savus spēkus sacensību un seriālu organizēšanai. Šis tandēms un viņa komanda līdz šim ir lieliski darbojusies, tāpēc nav šaubu, ka jaunā darbības versija nestu ar vien labākus rezultātus. Par folkreisu. Šīs tautas sports pēdējos gados izaudzis vienkārši kosmiski. Pēdējos gados kā debitanti sportā ienākuši vairāk kā 200 braucēji. Folkreis ir mūsu komisijas jauno braucēju durvis, pa kurām ienākt cīnīties un nonākt autokross un rallycross čempionātos, lai cīnītos tur par kopvērtējumu augstākajām pozīcijām. Par problēmām. Viestur novērojams, ka gadiem ilgi kuplākais dalībnieku skaits ir no Vidzemes, bet pārējie reģioni pulcēja vairāk vienu klubu aktīvistus. Gribētos veidot visu reģionu interesi par dalību folkreisā. Ja nebūtu NGA Racing brigādes, Zemgalē motoru rūktu klusāk. Ja nebūtu Liepājas puses midzeņu, arī Kurzemes sastāvs būtu krietni mazāks. Ja nebūtu aizrautīgi sacensību rīkotāji Ludzā, Latgala būtu pārstāvēta minimāli. Kopā ar reģionu posmu rīkotājiem ir jāmeklē risinājumi, jo spēcīgi vietējo braucēju komanda veicinās interesi arī vietējos skatītājos. Taču viesturam ir idejas, kas veicinātu attīstību reģionos, un folkreisā risinām problēma arī konkurētspēja ar ziemas pļavām un trasēm. No vienas puses sports veidots kā tautas un amatieru klasika katram, no otras puses tehnisko noteikumu un ekipējumu prasības aug. Vajadzētu atrast to balansu, kā ievilināt braucējus mūsu rindās, neapkraujot viņus ar prasībām, kuras dažkārt krietni apsteidz šīs disciplīnas reālo ātrumu un potenciālo bīstamību. Drošība pirmajā vietā, bet optimāli nevis formāli. Disciplīnas vadītājs arī atzīmē, ka izprot aicinājums celt slaveno pirkšanas cenu 950 eiro, taču joprojām atzīmē, ka jo augstāk būs šī summa, jo vairāk varēs investēt tie, kur ir gatavi investēt. Veiksmīgas ievēlēšanas gadījumā tēma arī turpmāk būs atvērta ne tikai jokiem, bet arī konstruktīvām diskusijām. Autokross. Vēsturiskais un tradīcijām bagātais sporta veids Arņa Odiņa vadībā piedzīvojis grandiozu attīstību. Pirms līdzšinējās padomes ievēlēšanas 2018. gadā pirmajam posmam Brenguļos bija nedaudz virs 30 pieteikumiem.
Šogad pirmajam posmam turpat Brangļos 103 pieteikumu izaugsme ir acīm redzama. Arnis no šī veiksmīgā maratona vēlas atpūsties, taču solīs noteikti atbalstīt un palīdzēt nākamajam AX Latviju virzītājam Jānim Kuzlovskim. Jānis savukārt plāno darīt visu, lai noturētu līdz šim sasniegtos panākumus. Viņa uzdevums ir saglabāt gan tiešraides, gan pārējās publicitātes aktivitātes. Turpināt slīpēt tehniskos noteikumus, kuri pēdējos gados krietni pilnveidot un uzlaboti. Pats būdams braucējs 20 gadu garumā, viņš redz, kas ir nepieciešams sportistam un kas patīk skatītājiem. Jāstrādā ir ar sacensību rīkotājiem, lai sabalansētu dalībnieku skaitu, sacensību dienas garumu pret rīkotājiem augošajām izmaksām, piemēram, mediķu pakalpojumiem un citiem dienestiem. Jebkurā gadījumā iespējamais jaunais disciplīnas vadītājs saprot šo sporta veidu un Ališ par to ir iestājies. Tiesnešu darbs. Jā, tā vienmēr ir aktuāla un dažbrīd daļai no jums sāpīga tēma. Šajā lauciņā ir daudz darāmā. Jāpaturprātā, ka tajā 2018. gadā, kad varējām lepoties ar 30 dalībniekiem Latvijas čempionātā, tiesneši bija tikpat, ja ne vairāk, bet tolaik notika 2 reizes mazāk sacensību nekā šobrīd. Ir nepieciešami speciālisti, kas nāk uz nomeņu brīžos, kad pirmā maiņa zaudē spēkus gan starp galvenajiem tiesnešiem un komisāriem, gan distancē. Tas, ko šī brīža komanda dara, ir neprātīga sevis ziedošana. Vai šeit var rasties kļūdas? Jā, un tiesneši nebaidās to atzīt. Taču arī nepiekāpjas, ja kādam braucējiem liekas, ka vienīgā taisnība ir viņa taisnība. Mūsu tiesnešu darba organizatoru lomu ir gatavs uzņemties Markus. Jā, gados jauns, taču mūsu trastais jau kopš 2018. gada, tātad ar pieredzi uzcītīgi lasa, izprot, pielieto un pilnveido jebkuru ar tiesnešiem saistītu dokumentu, veidot tiesnešu komandas uz sacensībām un ir gatavs pieņemt lēmumus. Viņš ir pieredzējuši tiesnešu un titulēt bijušo sportistu atbalstīts un konsultēts. Par plāniem un idejām. Vispirms dokumenti. Šā brīža nolikumos ir jāprecizē sodus un situācijas, par kurām tos piešķir, lai būtu pēc iespējas mazāk iespēju un iemeslu interpretēt pārkāpumus kā tiesnešiem, tā braucējiem. Slavena tēma būs zeltaino karogu politika, kurā padomi no draudzīgiem padomdevējiem lika veikt eksperimentus, kuri nav sevi attaisnojuši. Jāturpina un jāpapildina apmācīt tiesnešu pirmssezonas semināros. Jāatsvaidzina zināšanas esošajiem tiesnešiem un jāieved mūsu sportā jauni tiesneši un brigādes. Šādi semināri ir bijuši iepriekš, šī praksa ir jāturpina, taču semināriem ir jābūt biežāk, citos formātos un ar reālu situāciju kopīgu izvērtēšanu un izprašanu. Turklāt šādi semināri tiktu rīkoti ar esošo sportistu līdzdalību, ļaujot abām grupām vairāk izprast vienai otru domu gājienu. Ja par esošajiem un bijušajiem sportistiem sacīkstē, kurā jūs nestartējat, jūs esat aicināti nākt palīgā tiesneša darbā. Tā būtu vajadzīga pieredze tiesneša komandai un varbūt mainīs priekšstats arī pašam sportistam par sacensību norisi un tiesāšanu. Un jā, tiesneši ir nepieciešami brigāžu un pulku apmēros. Vēlamies paplašināt tiesnešu komandu, īpaši reģionos, lai ekonomētu arī organizatoru resursus. Tas sasaucas ar to, ko minēja Folkreizes sadaļā. Reģioniem ir jāatrod veids, kā ierosināt interesi ne tikai piedalīties sacensībās, bet arī iesaistīties tiesnešu darbā. Jau atkal kopīgs darbs ar vietējiem organizatoriem un sporta klubiem. Un jā, galvenie tiesneši, komisāri, viņi trūkst. Netrūkst speciālistu zinātāji un analizētāji, taču mūsu sacensībās strādājošo ir par maz. Šajā jomā pēdējos gados ir nomainījušās paudzes, vairāk vērtīgi tiesneši ir devušies atpūtā, bijuši arī traģiski brīži un triecieni tiesnešu ģimenei. Taču ir jānāk vietā nākamajiem. Praksa rāda, ka paiet gadi līdz izaug pastāvīgs galvenais tiesnesis. Tātad šobrīd mums ir jāsāk gatavo 2027. 2030. gada galvenais tiesnesis, un tas ir smags darbs, kam nepalīdz šo augošo tiesnešu zākāšana. Tā vietā ir jānāk tālāk, jāparāda piemērs un jāpalīdz. Tehniskais dienests. Tāpat kā tiesneši, arī tehniskais dienests ņem uz saviem pleciem sportistu emocijas. Ņem uz sevi kritiku par atrastu nepilnību un atklāt nepareizi pieskrūvētu velkamo cilpu. Taču tehniskās komisijas uzdevums ir pārbaudīt, cik katrs braucējs precīzi novērtējis savu drošību un vai uz startu viss ir vienlīdzīgi un noteikumu robežās. Ja par atbilstību noteikumiem, tad mūsu komandas tehniķi Ritvars un Edgars ir apņēmušies ievērojami palielināt pārbaužu stingrību pirms sacensībām, pārbaužu daudzumu sacensību laikā un pārbaužu padziļinātību pēc sacensībām. Tiks mērīts motoru kubatūras un skaitīti vagiju zobrati, un jau atkal nevis, lai demonstrētu varu vai kādam sabojāt sacensību svētkus, bet gan, lai uz starta visi būtu noteikumu robežās ar vienādām, godīgām iespējām. Ritvars jau zina, kādi instrumenti būtu jāiegādājas jaunajai cross komisijas padomē, lai realizētu nopietnas tehniskās pārbaudes. Bet Edgars jau zina, kuru klašu noteikumos nepieciešama papildinājuma un korekcijas. Noteikumi attīstās katru gadu, nekad nebūs gatavi, taču tie ir jāslīpē un jāslīpē. Kopumā gan es, gan mana komanda esam novērojuši, ka dažkārt lietu izskaidrošana varētu novērst konfliktus un situācijas, kuras rodas.
Vienai pusē neizprotot otras domu gājienu un situācijas skaidrojumu. Var saprast, kā tas rodas daudz dalībnieku, daudz sacensību, daudz lietu, kas notiek konvejeru režīmā, kad izpaliek laika un vietas cilvēciskai komunikācijai. Šis ir jālabo, mani varēs sazvanīt, un ja nē, būs citi veidi, kā mēs sazināsimies un izzināsim situācijas. Arī pārējie komandas biedri ir gatavi skaidrot dažādus specifiskus notikumus. Cita lieta ir tiesneša darba. Sportistiem ir jāsaņemas izlasīt licencētu braucēju nolikumi, jo tie ne tikai uzliek pienākumus, bet arī parāda braucēju tiesības apstrīdēt lēmumus un cīnīties par savu rezultātu. Taču šī kārtība ir jāizprot un jāievēro. Tāpat braucējiem ir jāapmeklē kopā sanākšanas, ja tādas tiek rīkotas, un jāinteresējas par savu sportu un tā notikumiem. Kā gan citādi var iegūt skaidrojums par kādām noteikumu un nolikumu izmaiņām, kādiem tiesnāšanas pamatprincipiem un idejām. No otras puses, mūsu sporta noteikumiem ir jābūt tādiem, kuri ir saprotami, kur izmaiņas tiek veikts, jo tā visiem būs labāk, nevis tikai tāpēc, lai būtu kaut kas pamainīts. Un izmaiņas jāskaidro tāpat, kā jāskaidro, kāpēc kāda iesniegtais priekšlikums nav iekļauts jaunajos noteikumos. Līdz ar to, veiksmīgas ievēlēšanas gadījumā, es un mana komanda ļoti gaidīsim jūsu priekšlikumus jaunajai sezonai, tā kā tas notiek katru gadu. Bet jebkurā gadījumā es ceru uz lielu un lielāku jūsu atsaucību braucēju sapulcēs gan pirms sezonas, gan sezonas laikā. Paldies! Tas no manis viss.